Nu, puiši meitenes, laba diena visiem. Nu, redziet, man ir kanāls ar nosaukumu Darbnīca. Un es visu laiku, kritizēju, vai kā lai pareizi nosauc. Var sakot, skaļi domāju par kristietību Latvijā, par prezidentu, sodomistu, geju un par visām šīm lietām domāju. Un vakar bija ierakstījis savā kanālā Darbnīca riktīgi nikno video. Un redziet, kā ir. Ar kāda ļaunā palīdzību man šodien to video izņēma no aprites. Viņš ir redzams tikai man. Viņš nav publiski redzams, bet viņš ir man. Un par ko tur bija runa? Tur bija par Sodomas grēka darītāju, mūsu valsts prezidentu, par kristiešiem, kas klusē, kas ielikuši galvas smiltīs, par sātanistiem katoļiem, kas ar viņu rokojās un viņu pieņēma aglonā. Tā kā zēnu meitenes, redziet, visus manus video, kurus pārsvarā YouTube ir izņēmis pagājušā gada laikā, un arī šogad šis, kas ir izņemts, viss ir, kas praktiski ir saistījies ar sodomistiem. Es esmu diezgan atklāti un atklāti runājis un stāstījis un rādījis un kaut kā tā, un prezidents ir gejs un kristieši klusē, un visiem viss ir forši, tikai, Bībele saka, ka Dieva dusmas nāk par šo zemi, un Latvija ir nolādēta šāda prezidenta dēļ, un visi mēs cietīsim, un visi mēs dabūsim. Dievs to tā neatstās, jo Sodomu un Gomoru Dievs iznīcināja, tāpēc arī attiecīgi arī Latviju iekaros, un kā es teicu, sitīs un darīs un varos sievietes un visu pārējo, var sakot, jā, tā kā manā kanālā Darbnīca var iet apskatīties, man ir pār pa 1000 video, šis ir mans rezervis kanāls, un gribēju padalīties par to, kā ir runa par sodomistiem, tā YouTube liek video izdzēst.